Ceturtdien Augšdaugavas novada pašvaldības deputāti atbalstīja administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu līguma pārskatīšanu, kura pēc tautas vēlēto pārstāvju vairākuma domām būtu jāiekļauj grozījumi, kas atjaunoti Ilūgstes novada robežas, kas bija spēkā pirms jaunas administratīvas reformas īstenošanas. Bijuša Ilūgstes novada atdalīšanas no Augšdaugavas novada procesa uzsākšanas iniciators bija novada pašvaldība ievēlētie deputāti no Latvijas Zemnieku savienības. Vēlēšanu saraksta Maigurs Krievans, Reinis Līcis un Dainis Millers. Ja mēs paskatīsimies uz savu šī gada budžetu, kā viņš tika sastādīts un kāda ir prognoze uz nākošo gadu, es kaut kā neredzu šeit ekonomisko pienesumu. Un šis lēmums arī manā personīgā ieskatā ir zināms protests tam, kā rīkojas valdība. Un, tāpēc es aicinātu atbalstīt. Galvenais jau ir, ko pasaka iedzīvotāji. Kā viņi vēlas. Un ja mēs paskatāmies iepriekšējo reformu, tad principā tas bija tikai varam monologs, gan ar deputātiem, gan ar iedzīvotājiem. Nevienā vietā netika ņemti ne deputātu viedokļi, ne arī iedzīvotāju viedokļi, kas ir izšķirošais, lai veiktu kādas reformas. Un es ļoti ceru, vakar mēs to ļoti labi raidījumā dzirdējām, cik ļoti neapmierināti ir iedzīvotāji. Varbūt kāds ir arī apmierināts, varbūt kāds, bet tomēr galvenais šeit ir iedzīvotāju viedoklis. Un, kā es teicu, tas ir pirmais solis. Es ceru, ka kādreiz taisnība būs, kā saka, un tiks ņemts vērā arī iedzīvotāju viedoklis. Es tikai vienu nesaprotu, mums visur liek visu savienot, apvienot, savienot un šeit ir pilnīgi pretējs process, atkal sadalīt. Mēs runājam par līdzekļu ekonomiju, bet jebkura reforma, es uzskatu, ir līdzekļu izlietojums. Vēl viens, un es nezinu, vai šajos apstākļos, kad visa pasaule ir nedroša, un mēs pierobežam mums atkal kaut ko dalīt, es personīgi neredzu nevajadzību, neiespēju. Cilvēku resursu paliek arvien mazāk. Es nezinu. Protams, tas ir tāda goda lieta, princips un izauklēta ideja, bet absolūti ekonomiski nepamatot. Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi par atbalstu maz aizsargātajām personām, kas nosaka kārtību, kad Augšdaugavas novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu pacienta iemaksas apmaksai pensionāriem un personām ar invaliditāti. Saistoša noteikumu iztenošanai 2024. gadā būs nepieciešami aptuveni 25 000 eiro. Atbalsts saistošais noteikumus minētajām aizsargātajām personām tika nodrošināts un plānots arī turpināt nodrošināt kompensējot pacienta iemaksu līdz 4 gultas dienām stacionārā sabiedrība ar ierobežotu atbildību Daugavpils reģionāla slimnīca šādam iedzīvotāju grupām. Pirmais ir nestrādājuši pensionāriem, kuriem ir noteikta Latvijas Republika vecuma pensija un kuriem nav veselības apdrošināšanas polises, un arī nestrādājušam personām ar invaliditāti, kuram ir noteikta Latvijas Republikas invaliditātes pensija un kuriem nav veselības apdrošināšanas polises. Atbalstu sniedz tām personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Augšdaugavas novada administratīvā teritorijā, neizvērtojot šo personu ienākumus. Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai tiek sniegts pamatojoties uz noslēgtu līgumu starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību Daugavpils reģionāla slimnīca un Augšdaugavas novada pašvaldību par pacienta iemaksu. Oskara Kalpaka laukumu ikdienā kā stāvlaukumu izmanto blakus esošās Jēkabpils valsts ģimnāzijas kolektīvs, tādēļ mācību periodā tur ir intensīva satiksme. Pirms 3 gadiem laukums tika pārbūvēts, izveidojot jaunu bruģa segumu, tomēr cerētā komforta vietā gan pedagogi, gan skolēni un viņu vecāki jau saskārušies ar nērtībām. Vairāk uz pavasaru pusi, tad bija atkusnis un ejot ar kājām, viņas tā kā nedaudz cilājās un tad uzkāpjot, es dabūju traipus uz biksēm, tādas diezgan nejaukas. Ir tādas nelielas problēmas, varbūt tieši ar kājām jāšķērsojot šo stāvvietu. Vietām seguma plāksnes ir izdrupušas, vietām tās cilājas un ir izkustējušās, padarot virsmu nelīdzenu un ar plaisām. Kā jums bija braukt pa šīm flīzēm? Jūs esat ievērojis kaut kādu problēmu? Galīgi nē, manuprāt, viss ir kārtībā. Es pati braucu, kā neko nejūtu pagaidām.
Lai gan braukšana šobrīd nav traucēta, skaņas, kas rodas braucot pāri ar automašīnu, liecina, ka plāksnes nav līdzenas. Sabiedrībā izskanējis, ka plāksnes varētu būt sabojātas pagājušā gada rudenī, kad tika remontēta blakus esošā Vilhelma Strūves iela, bet pašvaldībā norāda, ka problēmas ar segumu bija radušās vēl pirms Strūves ielas remontdarbu sākuma. Bija gimnāzijas remontdarbi un iespaidīgi pārbūves darbi, kas ilgu laiku. Protams, arī šo ceļu izmantoja būvnieki, tātad principā katrs izmantojot infrastruktūru, viņi arī nolietojas. Jau pagājušajā vasarā Sijā Jēkabpils pakalpojumi, uzņēmums, kas veica seguma uzklāšanu, par saviem līdzekļiem remontēja bojātās plāksnes, un arī šoreiz labošanas darbus apņēmās veikt Jēkabpils pakalpojumi. Protams, stāvlaukums nav domāts smagai tehnikai, bet šajā gadījumā Jēkabpils pakalpojumi novērsīs tos defektus, bet varbūt iespējams kāds cits būvnieks būtu strīdējies vai ko, šajā gadījumā Jēkabpils pakalpojumi bija pretīm nākoši. Sijā Jēkabpils pakalpojumi seguma labošanas darbus veiks par saviem līdzekļiem, tad, kad ģimnāzijā būs noslēdzies šis mācību gads un beidzies eksāmenu un izlaidumu laiks. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Katru gadu pilsētā tiek radīti jauni objekti, kas paver iedzīvotājiem jaunas iespējas, taču tas viss darbojas tikai tad, ja iedzīvotāji paši rūpējas par to, kas jau ir radīts un kas vēl tikai tiek radīts. Nesen LRT Plus redakcija saņēma signālu no Ķīmijas mikrorajona iedzīvotājiem, kuri neizmanto sabiedrisko transportu, lai apmeklētu Kožzavoda mikrorajonu, bet izvēlas īsāko ceļu caur Gubišas ūdenskratuves Paurvainu teritoriju, kas šodien šeit nav droši iet kājām. Atgādinām, pirms dažiem gadiem šeit tika izbūvēts labs tilts ar margām, lai izvairītos no nepatīkamajiem starpgadījumiem. Diemžēl šodien pa šo tiltu nav gluži droši staigāt. Atbildot uz iedzīvotāju jautājumu, mērs Andrejs Elksniņš informēja, ka saņemtais signāls nepaliks bez ievarības un komunālo pakalpojumu nodaļai tiks nodots uzdevums izpētīt situāciju un tādu pieņemt lēmumu, ko darīt. Taču jebkura gadījuma no mums pašiem ir atkarīgs pašvaldības izveidotais vides, atpūtas ceļu infrastruktūras kvalitāte, jo īpaši tas, kā mēs pret to izturamies. Šajās dienās mūsu mīļākā pilsēta svin savu 749. dzimšanas dienu, un tā, ka Daugavpils ir atvērta un viesmīlīga ikvienam, tā savu dzimšanas dienu svin spoži, plaši un, kas svarīgi, pozitīvi. Šajā dienā Daugavpils saņems neskaitāmus apsveikumus, un ko viņam šajās dienas novēl pašvaldības uzņēmumu vadītāji, uzzināsim tieši tagad. Cienījamie pasažieri! Sijā Daugavpils satiksme sveic jūs visus Daugavpils pilsētas svētkos, lai šī diena atnes jums daudz prieka, smaidu un labu atmiņu. Paldies, ka izvēlaties mūsu pakalpojumus. Apsveicu pilsētas svētkos, novēlu pilsētai attīstību un ekonomisko izaugsmi iedzīvotājiem, lai sapni piepildītos un lai katrā ģimenē, pilsētā, valstī, visā pasaulē būtu miers. Cienījamie daugavpilīši un pilsētas ciemi, no savas puses vēlos jūs apsveikt mūsu pilsētas svētkos, Daugavpils dzimšanas dienā. Mēs, kā Sijā labiekārtošana, arī turpmāk darīsim visu, lai mūsu pilsētas zied būtu krasaina un smuka. Ar svētkiem jums, cienījamie! Apsveicu Daugavpils pilsētas iedzīvotājus un viesus pilsētas svētkos. Novēlu, lai visiem būtu garšīgs ūdens, lai padzerties, un nobaudīt Daugavpils ūdens garšīgu ūdeni var ūdensbāra, kurš uzstādīts Mihails un Rīgas iela krustojumā. Daugavpils apsveicu dzimšanas dienā. Pašvaldības akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkli vārdā, kā arī mūsu uzņēmuma darbinieku vārdā, gribētos apsveikt daugavpiliešus pilsētas svētkos. Daugavpils siltumtīkli ir uzņēmums, kas ikdienā ražo enerģiju, lai katrā iedzīvotāja mājās būtu siltums. Tāpēc šodien mēs gribētu novēlēt visiem iedzīvotājiem, un mums tai skaitā, dvēseles siltumu. Tas ir tas siltums, ar kuru mēs varētu dalīties ne tikai viens ar otru un ar tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, kuri mums ir mīļi un dargi, bet arī ar dvēseles siltumu, rūpību un atbildību izturēties pret mūsu pilsētu. Daugavpils!
Apsveicam dzimšanas dienā! Un nobeigumā par laikapstākļiem tuvākais dienās. Tuvākais dienas Latvijā bieži gaidāms lietus un pērkona negaiss. Temperatūra pakāpeniski pazemināsies. Jūnija 1. sestdiena un svētdiena starp mākoņiem uzpilde saule. Valsts lielākā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, bet arī negaisa mākoņi būs, kas vietam atnesīs stipras lietusgāzes, krusu un brāzmainu vēju. Pārsvarā pūtīs lains vējš. Gaisa temperatūra naktīs noslīdēs līdz +11, +17 grādiem. Dienas vidū gaidāmi +20, +26 grādi. Nākamās nedēļas sākumā gaisa temperatūra būs pāris grādu zemākā. Savukārt nedēļas otrajā puse visticamāk kļūs krietni vēsāks un temperatūra vairs nepārsniegs +14, +19 grādus. Arī naktis kļūs dzestrākas. Vietam iespējama neliela salna zāles augstumā. Vējš pārsvarā pūtīs no rietumiem un palaikam būs brāzmains, brīžiem līs.